Tā ir viena vēstule. Mēnesis, varbūt ilgāk. Kāds ir tas salīdzinājums? Kā iPhones pret Nokia. Ja? Te ir ļoti līdzīgi, man liekas, salīdzina esošo pārvaldi, kas ir drusku vecmodīga. Mēs mēģinām tomēr atnest to iPhone līmeņa pārvaldi. Mākslīgais intelekts var atrisināt ļoti daudzas lietas. Cik ilgā laikā notiek dokumentu apstrāde? Šobrīd dokumentu apstrāde notiek šādi. Tiek algots advokāts. Advokāts gatavo garu vēstuli ar ļoti daudziem pamatojumiem. Šī vēstule aiziet uz ministriju. Ministrijā arī jāizlasa tā vēstule, un viņam jāsagatavo atbildi uz šo vēstuli, un arī jānopamato. To visu aiziet apmēram mēnesis, varbūt ilgāk. Tā ir viena vēstule. Mākslīgais intelekts šo visu informāciju var izlasīt, pārbaudīt, un tās ir sekundes. Tanī brīdī, kad dokumentu aparāti palielinās par 10 reizēm, valsts efektivitāte būtiski pieaug. Un mēs jau arī neizvirzām teoriju, ka mākslīgais intelekts pats kaut ko dara. Tie laikietilpīgos jautājumus noteikti var uzticēt mākslīgajam intelektam. Cilvēks vienmēr būs blakus. Valsts atrodas tajā digitālajā attīstībā ļoti neveiksmīgā vietā. Agrīnie sistēmu izstrādātāji ir tā kā mazi monopoli. Visi iepirkumi balstās uz kaut kādiem veciem līgumiem. Konkurences īstenībā nav. IT iepirkumos konkurences nav. Mums ir priekšlikumi, kurus mēs arī izvirzīsim, un es domāju, ka mēs viņus ieviesīsim.